Parādi, Gustiņ, cik tev gadi? 2. Taču vāk rādīt. 2. Pirkstiņiem. 2. Ja? Mums tikai otrdien palika tā kā. Otrdien tikai palika 2 gadi. Tāpēc mēs vēl mācāmies parādīt. Gustava tētis Kristaps savam mazajam ķiparam jau kopš bērnības vēlas iemācīt latviešu tradīcijas. Tādēļ Jāņu svinēšana viņu ģimenē tiek turēta augstā godā. Mēs parasti ģimenes lokā svinam vairāk vai mazāk pēc latviešu tradīcijām ar ugunspuriem, padziedāšanu, ar rotaļām. Gribam pamēģināt, jā, varbūt arī pamainīt nedaudz tradīcijas un kaut ko citu. Kopā ar bērnu, protams. Lai pārmaiņas būtu patīkamas un grandiozas, nolemts Jāņus svinēt kinopilsētiņā Sinevillā. Jaunie vecāki ir pārliecināti, ka arī mazajam Gustiņam izdosies atrast sev piemērotas aktivitātes. Es domāju, ka noteikti nav bail, tāpēc, ka mēs braucam uz speciālu pasākumu Sinevillu. Un par cik šo pasākumu organizē Pasaka nams, tad es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tur pa bērniem noteikti būs padomāts. Tāpēc par to mēs vispār neuztraucamies. Un uztraukumam tiešām nav pamata. Rudolfa Jāņos Sinevillā, Pola rotaļu laukumā par mazākajiem līgotājiem rūpēsies radošā grupa Pasaku nams. Pasaku nams bērnu jomā darbojās jau 10 gadus. Nākamgad svinēsim 10 gadu jubileju. Un mēs esam praktizējušies šajā laikā gan uz bērnu ballītēm, gan arī mums ir rotaļlaukums, kur bērns var atstāt gan uz laiku, gan arī uz pilnu dienu. Vecāki droši varēs atstāt rotaļlaukumā bērnus un paši varēs droši ballēties. Par to, lai bērniem jautrība sistu augstu vilni, rūpēsies atraktīvākie Pasaku nama darbinieki. Pa dienu būs bērniem atrakcijas, odu dancis, krāsu tracis, būs olu sprints. Un ko tad tas nozīmē olu sprints? Varēs mest oliņas līgzdiņās, varēs odus ķert ar tādiem riņķīšiem uz deguniem. Un, protams, arī visas tādas citas izdarības varēs zivis ķert ar makšķeri. Pie manis būs ļoti īpaši, jo katram maziem es taisīšu dāviņas, balonus, zvēriņus izlotīšu. Mazie paši varēs izvēlēties, ko viņi gribēs. Sunīšus, skatīšus, lauviņas, tīģi. Lielākiem pušiem arī zobenus izveidosim. Jā, un mums jau būs māsiņa, kura krāsos arī bērniem sēņas. Varēs pārta gan par vilku, gan par zaķi, gan par lauvu, kaķi, taurentiņiem, princesītēm un puķītēm. Un Jāņos ļoti svarīga lietiņa ir sienas, pareizi? Un no siena būs arī sienu zvēriņu veidošana. Būs arī batuts, pa kuru varēs izlēkāties, kārtīgi iztrakoties. Savukārt vakarā, kad deju placi piepildīs dancotāji, mazie varēs izbaudīt saldu miedziņu. Mazie draugi varēs nākt pie mums Pasaku nama teltī. Un tur būs arī gultiņas, ja kādam pēkšņi uzdāk miedziņš. Un zini, ko tur vēl varēs darīt? Tur varēs skatīties mūtenes, latviešu mūtenes. Tur teica, ka tur pie mums varēs arī visu ko izveidot, ne tikai no siena, bet arī no citiem visādiem materiāliem. Prieks, rotaļas, izjādes ar ponijiem un smaids. To visu Rudolfa Jāņos varēs izbaudīt ne tikai pieredzējuši līgotāji, bet arī tie, kuri ir tikai savā dzīves sākumā. Oskars Lepers, Krišjānis Grabovskis, Rūta Čilča, Tautas balss.